Labrīt, no rīta 6 un 4. Griezi, ja? Mēs ar Sāriņu. Visi priecājas par rītu. Vēl vakar tur pazudis tas fragments, kur man kundzīte uzdāvina tos dvieļus. Un es nedaudz pastāstīju par tiem dvieļiem. Tas par vienu dvielu un vienu palagu. Loģiski jums jāsaprot, mīļie cilvēki, ka ne jau man stipri vajag dvielu un palagu. Nu, taču vispār nē. Bet viņi tā grib. Viņi grib man uzdāvināt. Viņa atdod visas lietas. Sāra nedrīkst. Viņa atdod visas lietas, jo lēnām gatavojas aiziešanai. Nu, viņai ir tāda pārliecība. Es saku, ka vajag dzīvot līdz pēdējam. Viņa pat gribēja man Ziemassvētku iegūt savu plasmasu, to atdot. Es saku, nē. Nekādā gadījumā es pie jums vēl atnākšu šajos Ziemassvētkos. Un nekā. Nevajag atdot. Egli vēl vajadzēs. Nu tā viņi dara. Un tā dāvināšana vispār ir godīga. Es tā arī uztvēru to. Napoleons arī nemitīgi grib kaut ko uzdāvināt. Es atsakos, jo viņi pēc tam saka tur. Atnāca, izēd leduskapi. Viņi tā par citiem runāt, es domāju, par mani arī. Paņēma, nozaga, visādi šādas lietas. Es no viņas tā kā negribas ņemt, toreiz arī to naudu nepaņēmu. Bet vispār, tad, ja cilvēks dāvina, un viņam vienkārši ir dāvināšanas valoda, un viņš ir noskaņots, viņam ir kaut kāda doma, viņš negrib nekādas vairs mantas sev mājās liekas, tikai tās, kas viņam ir nepieciešamas, tad es cienu to, un es paņemu, un lietošu un atcerēšos, kaut kad varbūt tās kundzītes vairs nebūs. Jo īstenībā jau kaut kādā mērā tie cilvēki man tiešām ir iekrīt kaut kādā sirds kabatā. Tātad arī, kad brauc gar vienas sievietes māju, kuras vairs nav, kurai visa māja bija vienās, dzīvoklis iekārtots tā, ka viss vienās rozēs, rožu tematika. Pārsaks ar rozēm pie sienas, gleznas ar rozēm. Viņai ļoti patika laikam rozes. Toreiz jā, tā arī bija. Viņi teikt, laikam tā sākās, un tad viņi to turpināja visā. Un tāda, domāju, nav vairs. Būtu interesanti iebraukt. Viņi bija ļoti interesanti pie Vandala arī. Kaprīza, bet interesanti. Tā. Atceros, ka bija kaut kāds mirklis, kad es filmēju, un vēl bija tikko agrs pavasaris, un es skatījos uz kastaņiem, un domāju, ka vienā brīdī taču būs sveces. Jā, kastaņu sveces. Un tagad arī ir māja beigas, eksāmeni. Ziedri sāk rāšņumā. Vakar bija tāda situācija, ka man oma saka, ka man ir vikses vasaras, bet man nav ar ko izgludināt. Es saku, tev nav gludekļa? Viņa saka, jā, nav. Es taču tev atdevu. Es saku, nē, tu man neatdevi. Nē, es tev atdevu gludeklu. Man vairs nav, man bija tāds zaļš. Es atceros, ka es tev teicu, un šie meitiņi ņem, un tu teici, jā, labi, ņemšu. Un es saku, nē, man nav. Un tajā vakar vienkārši man vīrs bija mājās. Es viņam piezvanu un saku, lūdzu nofotografē mūsu gludeklu un atsūt bildi. Es domāju, varbūt tiešām, pirmkārt likās, ka mans gludeklis ir balts. Savu vīrs atsūt bildi, sarkans. Es saku, nē, mums ir sarkans gludeklis. Sāra, mums ir sarkans gludeklis. Tāds viņai parāda to bildi. Viņa saka, nē, es tiešām devu zaļu. Labi, vismaz reiz sanāca pierādīt, ka man viņa to gludekli neatdeva. Tad, ja viņa kādam arī atdeva, tad tas nav man. Labi, es paņēmu biks un izgludināšu. Un tad viņai ir pazudušas kurpes. Viņa tā uzskata. Jā, bija kurpes ir pazudušas, kur tās kurpes tagad ir. Kuram vai atdevusi, vai varbūt kāds paņēmis viņu tā. Un es tā domāju, varbūt tas jau tā lēnām sākas. Nezinu. Viņai vēl esot bija, tad es vienu dienu, viņa iepriekš jau bija krāmējusi, viņai virs skapja tāds uzvalkams, skan mūzika, un tur iekšā tāds tā kā zieds.
izplaukst, un tad tur vēl kaut kādas tā kā gaismas esot bijušas. Viņai tādi visādi ir. Un tas ir pazudis. Un viņi man tādi saka, nu, vai es nezinu, kur ir. Nu, es saku, es nezinu, es neesmu ņēmusi. Un te ir tās lietas. Viņai liekas, viņai sāk likties arī, ka visu kaut ko paņem. Un tas man īstenībā biedē. Manai omai ir 86. gads. 86. gads iet, ja? Un tā. Tā kā jocīgi, uz kuriem tas ved, vai tas arī ved uz šīm mānijām. Re, mums atveda malku. Šeit jau maza daļiņa ir sakrāmēta. Vīrs krāmē. Ļoti smaržo šī malka. Jā, te ir bērs, laikam, kas te vēl alksnis. Daudz bērza. 310 eiro, laikam, maksāja. Un tas ir visai ziemai. Vēl brikets klāt. Nu, jo mums ir malkas apkure. Tā arī sanāk. Bet vīrs neļauj krāmēt. Es arī vairs nepiesakos. Viņš ļauj tikai mazajam palīdzēt vest malku. Bet saka, jāpieslēdz arī lielais, lai, kā saka, iemācās, lai nav tāds dundulēns kā es. Nu, viņš saka, man nesanāk taisni un smuki. Un šodien no rīta pamanīju, ka viens tomāts ir nolausts. Tā kā pilnīgi gulēja šādi te. Šitā. Un tad, kad es mēģināju tā kā nedaudz pataisnot, tā man kniukt un viss. Un tagad tomāts kļuva puķe. Nu, es zinu, ka ir viena ļoti dārga firma, uzņēmums, kas ražo ar īpatnēju smaržu ziepes, nu ļoti dārgas. Un tad tur ir viena ar tomātu smaržu, tomātu lapu smarža ziepes. Jā, nu interesanti. Bet es tā katru reizi domāju, es laikam negribētu tādas ziepes. Ne, nu varbūt ziemā. Jā, varbūt ziemā gribētu pat. Un tad vēl es atcerējos Lilits teikto. Nu, tajā brīdī, ka tā kā, žēl, ka tomāts nolūz, jo ir tikai 3 tomāti. Es domāju, Lilita toreiz uzrakstīja. Nu, kāda starpība tur? Cik tur to tomātu? Un pēc 2 nedēļām vai es vēl to atcerēšos. Šodien no rīta tagad sabļaustījos uz bērniem. Sirdsapziņu tagad grauž. Nu, tieši uz mazo, jo vīrs agri aizbrauc. Un tad man ir visas opcijas jāizdara, tāpēc arī no rīta izgāja ātri ar suni. Un mazais vienkārši neceļas augšā. Neceļas, pēc tam viņš nēd, pirms tam viņš jau neģēvis. Nu, viss kopā. Un kā zūd pacietība un vienkārši sāk baurot kā lauva. Ļoti nepatīk. Bet arī uzreiz atcerējos par vakardienas Gunas ziņu. Es esmu ļoti pacietīga ar veciem cilvēkiem. Jā, arī, bet es varu pateikt to, ka es biju reiz lekcijā. Jurģis Stabiņš, ja, vārds un uzvārds. Viņš stāstīja par pacietības trauku. Un tas trauks, nav bezizmēra. Līdz ar to, ja mēs visu laiku kaut ko no tā trauciņa ņemam, tad beigās jau tur vairs nekā nav. Ja godīgi, tāda viena lieta, ka es varu pateikt, galīgi neesmu balta un pūkaina, vispār neesmu, man ir resursus kaut ko, un loģiski, ka ir punkti, kas man neizdodas, un par tiem vislabāk zina mans vīrs. Bet vēl es gribēju pateikt to, ka man šausmīgi krīt uz nerviem vējš. Es nevaru, es laikam kļūstu pārāk nervoza. Mani nervozē, ka viss kustas. Un tas jau sanāk ir 3. diena šodien. Es visu laiku domāju tā, labi, pirmdiena. Gan jau, tagad tas ir tā kā druška interesanti. Labi, gan jau, ka rīt nebūs. Vakar arī bija. Un man bija tāda sajūta, šodien jau tiešām es pamodīšos un vēja vairs nebūs. 2 naktī pamodos, attaisīju logu, domāju, lai ieplūst svaigs gaiss, klausījos. Nē, vēja zvani ritīgi skan, tātad vēl ir tas vējš. Un tagad braucot arī ir. Nepatīk. Man tas padara trauksmainu. Tiešām tā ir. Labi, es tad darīšu savas lietas šodien. Loģiski, man būs mazāk kundzīti tagad, vai kādi jauni
čiekuriņi. Pilnīgi gribas apstāties. Nav laika. Man tur bija nokrituši tik smuki. Tādi trausli, zaļi. Tad vajadzēja. Domāju, tas ir varbūt svarīgi. Aizvedīšu viņai kā dāvanu. Nu jā, točna. Paklausieties, tie vēl pat nav čiekuriņi. Tie ir tādi, nu, vēl zied. Tāpēc viss ir dzeltens. Kā vīrs vakar teica, ka viņam kaitina. Viņš bija aizmirst, ka viņam kaitina šis putekšņu ziedu laiks. Jā, kad puta. Mums viss ir dzeltens no priedēm. Logi, sunim ūdens visu laiku. Nu viss. Tātad jāgaida būs periods, kad beigsies un tad jāmaskā logi. Man klientiem arī. Un dāvana nesanāks, te jau nekā nav. Vēl jāgaida čiekuriņi. Un aigā! Mīļš, paldies! Atkal jāzīmē sirsniņa, tātad degunu, jo rokas aizņemtas. Liels paldies! Komentārā kūciņai. Klausieties, es visu laiku domāju. Vajag un aiziet vienreiz apēst kūku pēc darba. Nē, tas būs tāds gājiens, kad tik man jāaizmirstas. Tad man vēl uzdāvināja naudu vīra Oma ar domu orhidejai. Paklausieties, tie mazie stādi, ko es mēģināju atdzīvināt pēc taizemiešu metodes, nesanāca. Viss nopuva. Tā kā tas man izgāzās, un es nemitīgi tā kā tagad, kad esmu veikalā, un veikalā esmu bieži, ložņāju kā čūrskulēns gar tiem orhideju plauktiem, un nevaru tā kā saņemties nopirkt. Paklausieties, es nezinu, kas tajās orhidejās tāds ir. Man patīk dāvināt, man patīk tagad uz tām skatīties. Tik daudz jau man ir mainījies viedoklis, bet vai tās uzveicināt savā mājā? Laikam nē, man tās liekas tā kā pārāk kaut kādas augstprātīgas, bet ir kaut kas cits, ko es ļoti gribu. Un vakar, ieraugot to savu somas ķīnas rozi, un vēl esot puķu veikalā, pasaka, mums ir tāds nosaukums, puķu veikalam, vai puķu pasaka. Un tur bija ķīnas roze, ne tikai ar oranžiem ziediem, bet arī ar dzelteniem. Un kā man patīk ķīnas roze. Un nemaksā dārgi, aptuveni 12 eiro laikam bija spodiņš. Jā, noteikti gribu. Es tā saprotu, ka tas ir kaut kas, ko es vēlos mājās un ko es vēlos aplūkot. Varbūt kādam ir kaut kāds skaidrojums. Kas ir ķīnas rozēs? Kā jau mēs vienmēr gribam visu izskaidrot. Nu, nekas nav. Droši vien vienkārši brīnišķīgi skaisti iedvesmojošs zieds. Vēl es jums vispār neesmu stāstījusi, kāda ir tāda kārtība, piemēram, pie šīs mazās smalkās kundzītes. Ir tā, mūs glāb tas, ka viņi ir tik ļoti maza, tie viņi smalciņi kā pūka. Nu, kā mans vecākais dēls, viņam 12 gadi. Viņš ir tas tievais mazais tips. Nu, no tiem, nevis no tiem druknējiem. Nu, un sanāk tā, ka es aizēju, es uzmetu acis, paskatos, vai viņi virpinās iekšā savā sagā, tā kā viņi parasti dara. Es viņai uzreiz pasaku labrīt, atveru vaļā aizkarus, pieceļu viņu sēdus lienītēm un saku viņai, vai tu vēlies paklausīties klasisko mūziku vai kādu citu radio. Viņa parasti izvēlas klasiku, tāpēc arī tā uzreiz minēju. Viņa arī jaunībā bija klausījusies klasiku. Tad es viņai saku, tu paklausies mūziku, es aiziešu pagatavot brokastis. Tad es dodos gatavot brokastis, saklāju visu, sakārtoju, sagatavoju pamperu maiņai un tā tālāk. Mēs dodamies, es viņu paņemu lienītēm, tad, kad tas viss ir gatavs. Un dodamies mēs uz vannas istabu. Tur saģēbamies, nomazgājamies. Un visur es viņu kaut kādā mērā turu aiz abām rokām. Viņa dažbrīd arī tā kā krīt, bet es viņu noķeru. Jā, viņa ir tāda ļoti smalka. Tas man tiešām glābi. Nu un tā, pēc tam viņi iet ēst. Pēc ēšanas tad mēs pazīmējam, ja viņi vēlas. Un tas ir tikai 2 rīts bijis. Un tad ir tā, ka man viss ir jānokopja, un es viņu aizvedu uz istabiņu. Tur viņi turpina klausīties mūziku, vai arī es viņai tur tos
žurnālus iedod pašķirstīti vai grāmatu kaut kādu. Tad es visu sakopju, nokopju, izmazgāju grīdas, ja ir netīras, vai saslauku. Tad satrados no viņas un viss. Tāda ir tā diena aptuveni. Droši vien neaizmirst neko. Tas ir 2 stundas. Tāda skaista pieneņpulka, tur ir viena tāda bildīta manai vecai kundzītei. Es gribēju teikt to, ka dažreiz ir tas teiciens, lai bērnu izaudzinātu vajadzīgs viss ciems. Un īstenībā, lai parūpētos par vecu cilvēku, bieži vien ir vajadzīgs arī viss ciems. Jo tik daudz reizi ir, es vienkārši redzu, tik daudz sievietes sagumst. Zin tā, smaguma, ka jārūpējas vai par māmu, vai par tēti, kas vairs ir nespējīgs. Tas tā ir, jā. Tāda doma vienkārši ir nāc prātā. Es jums parādīšu, tikko ar mani notika tāda dramatiska situācija, ka es gandrīz vienkārši, pusstundu, labi, 20 minūtes. Vienkārši man tēta vēl projām rokas strīds. Šausmas vienkārši. Šausmas. Man aizcirtās durvis. Labi, jā, šos šleperīšus. Un uz galda kundzītei manai šai bija novītuši ziediņi un ceriņi novītuši. Un nekur tie ceriņi arī stāv. Un es viņai saku, es aizskriešu, kamēr tu sāc brokastot, es aizskriešu pakaļ ceriņiem. Un mēs sarunājam, un es aizskrienu, un tajā brīdī aizcērtas durvis. Jo vējš ir, un es nepadomāju un aizcērtas. Vienkārši, ko es tajā trakumā? Es saplūtu šos, jā, un ko es tajā trakumā? Es skrienu gar māju, skatos, visi logi ciet, visi ciet. Vienu šeit virtuvē bija atvērusi. Pa to ielīst nevar, ka uz augšu pavērts loks. Es mēģinu visādi, man ir tikai nedzes rokā. Tas, ar ko es griezu ceriņu, tāds mazs nazīts. Es atradu vecas kāpnes. Domāju, varbūt var ielīst pa to logu. Es atstutēju tās kāpnes ir plīstošas, pūstošas, tur es vienkārši varētu tikai nosisties, un es iekšā tik un tā nevar nolīst. Es atstutēju savu riteni un mēģināju tikt iekšā pa logu. Pa logu, tā kā parasti, ka logi ir tā pusviru. Un taču nekādas jēgas. Es tur stāvu vienkārši kā bildi, man kundzīte pēdusi, un viņa nekā man nevar palīdzēt, un uz galda stāv telefons. Es vienkārši saprotu, ko lai es daru. Un tad es čibinājos visu laiku gar tām durvīm. Lūdzu Dievu, šausmīgi lūdzu Dievu. Un man atvērās durvis. Es vienkārši izčibināju. Es ceru, ka es nesalauzu slēdzeni. To es arī pārbaudīšu tūlīt. Patīk. Laikam vislabāk no visa, ne? Ar krāsām, varbūt jāmaina. Neskatoties šodienas vājprātu, viss, kas man notika. Domāju, es paprasīju kundzītē, vai viņa vēlas pazīmēt un vēlas. Un savas 10-15 minūtes, kamēr es te vācu visu apkārt, tikmēr pakrāsos. Tu vēl nenoguri? Nē. Kas ir Maija Tabaka? Glednotāji. Varbūt tu viņu pazīsti? Pazini personīgi? Nē, personīgi nepazīst. Bet kā tev patika viņas bildes? Patīk. Viņai tēti ir gleznu izstāde. Viņiem arī ir gados. Es gribu aizbraukt paskatīties to izstādi. Un tad es tev pirmdien parādīšu bildes, ko es nofotografēšu. Zini, zīmē tikai uz lapas. Tikai uz lapas. Paklausies, kāds varētu būt nosaukums tavam aplim. Tev ir kaut kāda doma? Nav. Tad nebūs nosaukuma? Nē. Mēs vienkārši pierakstīsim 30. maija. Ne, vai 29. maija mandala. Aplis. Kurreiz mājas es atradu šitādas te kāpnes kaut kādas. Un tās kāpnes es atstatēju. Bet viņas vispār visas paskatieties ļogās. Es sapratu, ka visas tūlīt kā cirkā kritīšu. Jāizstiep vietā. Un, ziniet, tas ir kā smieklīgi, bet tajā brīdī, kā mazā kundze sēž, lēnām mēģina ēst to savu biespienu,
ar kartupelīšiem un gurķi. Un viņi vienkārši, viss šķīvis jau tukšs. Un viņi turpina skrāpāt ar to karotu pa šķīvi. Un es stāvu kamērkaķis, es varu teikt, pie tā loga uz savu riteņa. Iebāzus roku, viņiem māju, un viņi man māja pretī. Un kā, viņi brīžiem kaut ko daudz saprot, daudz arī nesaprot. Un es viņai saucu pa to šķirbu, spraugu. Es nevaru tikt iekšā, man aizcirtās durvis. Un viņi man tikai māja, lai es nāku iekšā. Tā kā, nāc. Es nevaru tikt iekšā, man aizcirtās durvis, un viņa nemitīgi vien to pašu man. Un tāda mums tā saruna. Es viņai saku, vai tu lūdzu varētu man attaisīt logu? Bet tas vispār būtu tukšs numurs, viņa pati nevar vispār paiet. Viņa var tikai rāpot, dažreiz viņa arī ir rāpojusi kaut kur. Es esmu viņu satikusi, ka viņa ir izkritusi no gultas un atrāpojusi līdz pusi koridorim, bet tālāk nekā. Tas ir vispār, bet ziniet, man palīdzēja mana teātra mākslas mīlestība. Ir tā, ja izrādes laikā tiek parādīts šaujamais, tad noteikti šaujamais izšaus. Vai kaut kā tur bija, ja? Un es tādu saprotu, ja es iznesos ārā, un man ir tikai nazis, tātad ar to nazi vajag kaut ko darīt. Tas nazis būs tas mans palīgs. Un es tik ilgi makarējos gar tām durvīm. Ķeksējos, lūdzos, Dieviņa, lūdzu, palīdzi man, palīdzi. Jo kā, meita ir Rīgā. Man jau nav neviena telefona numuru, man 11 jābūt ir pie Napoleona. Tas vispār tāds nonsens. Bet galvenais, man bija tāda neliela intuīcija. Neskrien pēc tiem ceriņiem. Man bija tāda tā kā sajūta, neskrien pēc tiem ceriņiem. Nezinu, kāpēc tik un tā duj. Līdz nervu sabrukumu. Un ko mēs darām izmisuma brīžos? Lūdzamies. Un tieši pie Dieviņa, lūdzu, palīdzi. Ja tu man palīdzēsi, es būšu daudz atbildīgāka. Es būšu daudz uzmanīgāka, apdomīgāka. Lūdzu, Dieviņa, lūdzu, palīdzi. Tas bija vispār tā kā mazbērni, šļupsti, rokas trīc, nazīts trīc. Drausmīgi. Es nezinu, es gribu atcerēties, ka ja ir šlepers, meitene mīļā, domā ar galvu taču. Jā, pie Napoleona ir atbraucis mazdēls. Viss un arī jurists. Laikam tad kārtos lietas. Tā sanāk. Bet aizsūtīja man uz veikalu. Un komanda tāda, pērc visu, ko vienmēr mēs pērkam. Iedeva naudu zobos un viss. Labi, braukšu un taustīšos. Labi, ka man ir kaut kādi vecie čeki. Viņi jau īstenībā arī, mums ir jādod viņai čeks, piemēram, pircējam, klientam. Un jādabūn papīrs, tāds apstiprinājums, kur tā nauda bija, cik iztērēt, un mans paraksts un klienta. Viņi nevienu papīru man nav parakstījis, viņi vienkārši atsakās. Vienmēr man met pa gaišu tādas lietas. Viņai nekādas naudas atskaites nevajag. Beidziet, šis rīts vispār, man liekas, kaut kādu nomierinošo līdzekli. Bet tāds nevar nomierināties, jābrauc ātri, viss jāspērk. Nebija laša un nebija grieķu jogurta. Droši vien es tikšu par to pienaglotu pie sienas. Viņi dusmīgi būs un bļaus un vai te nevar aizbraukt. Pameklēt, kur ir tām lielā Maksima. Nezinu, es nebraucu. Tikai tāpēc es aizbraucu uz mazo Maksimu, un tur nebija grieķu jogurta. Mazos trauciņos ar ievāriem apakšā. Vispār, protams, viņai ir grūti. Manam Napoleonam. Viņai jāšķirs no īpašuma, ko viņa uzbūvējusi savām rokām, savu darbu, un brauc, tā kā viņa saka, visdrīzāk es neatgriezīšos, es tur nomiršu. Jā, tas ir lieliski. Tur ir, saprotams. Vai nav skaistula? Ķīnas roze. Es aizbraucu un nopirku. Viss. Es domāju, ka šodien es tiešām obligāti esmu to pelnījusi un vēl paldies, Dzintra. Tā nav orhideja, bet Ķīnas roze. Braucam uz Rīgu, uz izstādēm.
Dēlam video līdzi mazajam Naunegu. Braucam uz Ilzi Avotiņu un uz māju Tabaku. Lielais dēls negribēja, nepakam. Nācām uz galerijas Stella. Nav viegli atvērt, bet esam klāt. Ilzi Avotiņu. Jā, par šo Rīgas rajonu es tā maz bandos, teiksim tā. Bet taču tik daudz tās jūgenstila arhitektūras pērlis, teiksim tā. Alberta iela. Meklējam to galeriju Daugava. Kronvalda parkā mēs tagad ēdam cepumiņus. Bet te ir tik braša kompānija, ka te jau nevar neko nedalīties. Es veci, te es nāktu te. Vai kāds skaistulīši. Nu, galerija Daugavu jau atrast bija pāri maniem spēkiem, pāri pacietībai. Nekas. Nākamreiz zināšu. Tas ir te, kur Eksporta iela un Hanzas iela, šis rajons. Galerija Daugava. Man, atvainojiet.